Raidījuma sākumā vēsturiskos notikumos mēs teicām, ka 10. aprīlī ir Aleksandra Pelēča dzimšanas diena. Un Aleksandrs Pelēcis ir sarakstījis vienu interesantu grāmatu, kas saucās Sibīrijas grāmatu. Un viņam par godu vēlos nolasīt vienu stāstiņu no tā. Tas saucās autobiogrāfijas vietā. Viņš raksta: Sākšu ar to, ka man nav jātaisnojās un jācenšās, lai mans dzīves stāsts būtu progresīvāks nekā tas ir īstenībā. Esmu piedzimis Latvijas brīvvalstī un līdz šai dienai domāju, ka neesmu savai zemē un tautai kaunu darījis. Mūs neaudzināja pasaules iekarošanai un naidam. Mēs godīgi pildījām līgumus, pat tos, kurus mums uzspieda. Pie mums nebija nāves nometņu un cietumi, nebija pārpildīti. Mūsu prezidents pat tos nāves spriedumus, kur viņa laikā tika piespriesti, neļāva izpildīt. Pie mums nebija fašismu, kā to gadu desmitiem ir centušies iegalvot. Fašisms izrādījās mums bija gan austrumos, gan rietumos. Mēs arī negaidījām, lai mūs atbrīvo no tā, kas mums ir, bet gana šo deklarāciju. Būdams atvaitas dēls, es varēju mācīties uz valsts rēķina līdz augstskolai. To man neatļāva pabeigt vācieši, bet arī brīvprātīgi mobilizēts neesmu izšāvis otrā pasaules karā ne šāviņu. Vienā dzīvoklī Matijas ielā pie vienas meitenes esmu slēpies gan no Hitlera, gan Staļina. Man tiesāja par dzeļoļiem, kuros sēroja par 14. jūnija aizvestajiem. Grēku reģistrā ir arī paskvilas par Jāzepu briesmīgo, bandītu Džugasvili Vili. Un arī tie mēneši, kad nesāja svešu fórumu, bet nepildīja nevienu pavēli, kas vērstos pret manu tautu. Tad, kad mana mīļā norunātā satikšanās vietā pie manis atsūtīja čekistus, un kad man tiesāja par noziegumiem, kurus neesmu pastrādājis, par grupu, kurā neesmu sastāvējis, kaut arī manā lietā, it kā esot daudzi apjomīgi sējumi materiāli. Viss tas ir provokācija. Man nevajag rehabilitācijas vienkārši tāpēc, ka neesmu noziedznieks. Nav par ko. Vienīgā vēlēšanās, lai mani liek mierā. Lai pēc 23 gadiem Sibīrijā un tālajos austrumos ļauj elpot un strādāt. Neesmu bijis pašās briesmīgākajās vietās, tajās nometnēs, kur biju, tanki neapšāva neapbruņotus ieslodzītos, tāpēc, ka viņi pieprasīja, lai noņem no skrandām 4 numurus, lai nešauj par bēgšanas mēģinājumiem, kā 5. gadā tos, kas nemaz netaisās bēgt. Neesmu bijis Kolimā, kur zem plānās kārtiņas sūni guļ metrīgas miroņa kārtas, mūžīgā sasalumā un apsirmojušām bārdām un uz 1000 gadiem iekonservēti kā mamuti. Daudz, kas man ir tapis aiztaupīts, bet kaut vēl vai tāpēc, ka miljoni mirušo pavēl tos kaut godīgi pieminēt, man ir jārunā. Liecinieki paliek arvien mazāk. Tie ar apsarmojušām bārdām jau nerunās. Paldies liktenim, ka mani nesamala necilvēcīgā Staļina nāves dzirnavs. Grib pastāstīt tagad, kā man gāja. Domāju, ka stāstot par sevi, es stāstīšu par tiem daudziem, kas nevar runāt. Tas ir jāzina, lai tagad tā vairs nevarētu notikt. Ir jātiek vaļā no meliem un pusmeliem. Nedrīkst runāt par tūkstošiem nobendēto, jo nogandēti ir 10 miljoni. Visa Latsekcijas rakstnieku savienība ir zem zemes, bez zināmām kapu vietām. Un nav runa tikai par rakstniekiem un tikai latviešiem. Tur tais Kolimas, Vorkutas, Taišetas, Intas, Komsomoļskas masu kapos ir guldīta pilna internacionāli. Visu tautību labākie ir zem zemes pabāsti. Kam tas viss bija vajadzīgs? Es nesludinu naidu, bet domāju, ka neienīst slepkavs nav tikumīgi. Dzīvo taču greznās sarūpmājās Staļina kalpu un pakalpu. Saņem visas savienības nozīmes personāla pensijas. Bet, ja vācu fašistu noziegumiem pret cilvēcību nav noilguma, un ja Hitlers savās nometnēs ir iznīcinājis pēc mūsu datiem 8 miljonus, tad vai var būt noilgums to noziegumiem, kas bruģēja ar cilvēku tundras? Kolimā varbūt var saskaitīt, cik ir to ar apsarmojušām bārdām.
Katrā ziņā ir runa par 10 miljonu upuru. Pasaules vēsturē ne inkvizīcijas, ne krusta karu laikā tādu skaitli līdz Staļina nevar uzrādīt. Naktīs man un citiem, kam laimējas iznākt no elles, rādās murgi, kas atkārtojās. Dzeloņu drātīs auro purga, skan šāvieni no sargtornīšiem, asins suņus laiž plosīt pat sievietes, brauc ar tankiem virsū ieslodzīto barakām. Ko darīt ar murgiem, kas atkārtojas? Un vai tie, kas izraisīja šos murgus, mūsu pilsoņu priekšnieki, pilsoņu uzraugi, pilsoņu cilvēku šāvēji, pilsoņu nagamaucēji, un vēl dzīvi būdami šādus murgus redz, viņu ar asinīm pelnītajām atpūtā. Tiem, kuriem nav sirdsapziņas, taču nav arī sirdsapziņa moku. Mans ukraiņu draugs, kura pēdas pazūd tajā pat kolimā, stepē, pie argas mēdza sacīt: gribu dzīvot un paskatīties uz tiem pēc tam, kas mums dzīvot nevēlēja. Vai tad man, Sergeja Kravčenko vietā, tas nebūtu jādara? Tik daudz ir vēlējušies tikt laukā no elles. Tik maz ir to, kam tas izdevies.